Labrīt visiem. Nu ko, otrais rīts Īrijā. Pamodāmies, pulkstens ir pēc viņa laika 6 no rīta, jums jau ir kaut kādi 7. Braucam uz Titanika muzeju. Tas ir kaut kur Ziemeļīrijā. Teicu, kad esot Belfastā, kā viņas saucas tā pilsēta, neatceros. Tur, kad esot jāaizbrauc obligāti, jo tur esot afigēna kruta. Iebraucām Circle K-ā. Te arī tāds ir, kā redzēt, tur ir Circle K uzrakstīns un tā. Un apēdīsim kafiju, iedzersim kādu maizīti un tad brauksim tālāk, jā. Un tad jau es tur arī papilmēšu. Nu, visā visumā pirmās dienas iespaidi ļoti ok. Man ļoti patikās, arī gan krogā pasēdējām, parunājāmies. Nu, kopumā baigi ok. Jā, ir interesanti tā dzīve, bet, nu, brauksim tālāk, tad jau atkal pieslēgšos, varēsim kaut ko paskatīties. Un tā mēs kopā iepazīsim to Īriju. Nu, ko, turpinām ceļu. Lēl mūs vadā intensīvi, viss notiek. Ātrumu mēs nekad nepārkāpām. Nav skaidrs, kāpēc tās iemesls iet un šitās viņi abi divi strādā priekšā kā navigācija, viens otram saka visu kaut ko priekšā, navigācija vienkārši nobāva starp viņiem. Bet visā visumā ir ok, mēs esam iebraukuši Anglijā, respektīvi Anglijas karalistē, tā ir Ziemeļīrija. Un mēs braucam uz Belfastu, uz Titaniku. Pareizāk jau esam Belfastā, braucam uz Titanika muzeju, pastīties, kā viņš īsti tur nogrima. Nu, paganē, stāsts ir tāds, ka Belfastā viņu būvēja Titaniku. Nē, nu skaidrs. Būvēja. Nu jā, Belfastā būvēja Titaniku. Un tāpēc arī viņš nogrima. Īri būvēja. Jo īri slinko un tā, un nu, kārtīgi nešancē, bet, nu, tas, nu, īri, ja jūs man skatāties, jūs neapvainojaties. Tas ir tā kā labā nozīmē, es biju domājis. Neko, nu, Staķikā baigi labos paēdām salātiņas. Mūsu šajos te Circle K-jos tāda iespēja nav. Tādu foršu bļodiņu, jūs redzējāt, es uzfilmēju, nu, rekurtējus ielikšu, jā. Redzēt tādu salātiņu, tu var izvēlēties, savākt tādu salātiņu, tādu spainīti, nu, nē, bet šķīvīti. Jā, un tas maksā, nu, piečuku. Katram 10 mums brokas izmaksāja. Jā, katram mums, jā, izmaksāja 10 eirīši, jā. Nu, bet paēdām tā kā varētu nākamā ēdiena reize būt ap 4 dienā, tā kā tiešām bija ok. Nu, neko, mēs turpinām braukt, reku varat paskatīties, kādas ir Ziemeļīrijas mājas. Jā, kanalizācija viņiem iet mājām pārpusi. Tas ir tīri ok, tas ir normāli, arī visi ūdens vadi, viss iet pārpusi, tāpēc, ka viņiem ziema kā tāda principā, nu, nav, nu, viņiem ir silts onkulīšiem, jā. Un līdz ar to, kāpēc liek māju tur bojāt un kanalizāciju pa iekšu vilkt. Viņi izvelk pārpusi, nu, viss ir kārtībā. Klausies. Uzslavu latviešiem, letiņiem, kas šeit dzīvo. Būtībā tā kā īri haltūrē un tā kā visādi tur tādas, nu, uz darbiem haltūrē letiņi ir izvilkuši šobrīd Īriju. Nu, principā tā sanāk. Tā kā latvieši turpiniet braukt uz Īriju un izvilkt šo, nu, zini, dievam aizmirstovu pasauli, jā. Letiņi glābs īrs. Tad to jau viņi dara jau cik kaut kā tā. Pasties, kādas tās mājas, tādiem nosūnojušiem melniem jumtiem. Paspēji? Jā, es tikšu vēl priekšā tiem bumbēriem. Jā, es tā kā ietur distanci. Ir labi. Es viņu neredzu pat to bumbu. Bļāviens, ko labi cītos redz. Iespaidīga instalācija. Nedrīkst.
Belfasta ir ostas pilsēta apvienotajā karalistē. Tā ir lielākā pilsēta Ziemeļīrijā un ir tās galvaspilsēta, kas ir otrā lielākā Īrijas salas pilsēta. Pilsētas iedzīvotāji gandrīz vienādi sadalās protestantos un katoļos. Kopš 1960. gada beigām, kad Ziemeļīrijā sākās nopietnas kopienu sadursmes, pilsēta ir sadalīta katoļu un protestantu rajonos, ieeja kuros pretējās puses pārstāvjiem bieži vien faktiski ir liegta. Protestanti pārsvarā apdzīvo pilsētas austrumu rajonus, bet katoļu pilsētas rietumus. Lai izvairītos no sadursmēm, bieži varas iestādes pretējo pušu apdzīvotos rajonus atdalīja ar mūriem. Vārds Belfasta ir radies no īru valodas vārdiem bal un fērste, kas nozīmē smilšains sēklis upes grīvā. Kaut arī pilsētas apkārtnē cilvēki dzīvojuši gadu tūkstošiem, pilsēta radās 17. gadsimtā kā ieceļojošo angļu un skotu apmetne. Pilsēta attīstījās kā tirdzniecības centrs, bet 18. un 19. gadsimtā kļuva par svarīgu rūpniecības centru. 19. gadsimta beigās Belfastas kuģu būvs rūpnīca Harland & Wolff bija viena no lielākajām kuģu būvs rūpnīcām pasaulē. Šajā rūpnīcā 1911. gadā tika uzbūvēts pasažieru laineris Titaniks. Pēc Īrijas brīvvalsts nodibināšanās Belfasta līdz ar Ulsteras provinces lielāko daļu palika apvienotās karalistes sastāvā, un Belfasta kļuva par Ziemeļīrijas galvaspilsētu. Belfasta ir bijusi dažādu sektantu konfliktu epizožu vieta starp katoļu un protestantu iedzīvotājiem. Un tāpēc radies šāds sauklis. British ships built with American money. Whatever's the world coming to? That's not for the likes of you and I to wonder, James. I don't suppose either of us will ever be privileged to travel in such magnificent surroundings. Titaniks bija otrais no superlaineru trio, kas tika uzbūvēti, lai dominētu transatlantijas ceļojumu biznesā. Kuģis piederēja White Star Line un tika uzbūvēts Harlanda un Wolfa kuģu būvētavā. Izlaišanas laikā Titaniks bija lielākais pasažieru tvaikons pasaulē. Titaniks bija paredzēts kā lielākais un greznākais kuģis, kāds jebkad tika uzbūvēts. Titanika, kura būvēšanu sponsorēja amerikānis Morgans, būvēšana sākās 1909. gada 31. martā, bet pilnībā kuģis tika pabeigts 1912. gada šajā pašā datumā, tātad kuģa būvniecībā kopumā pagāja tikai 3 gadi. Titaniks bija 269 metrus garš un 28 metrus plats, kuģa tonāža bija 46, 328 tonnas, pie tam augstums no iegrimas līnijas līdz laivu klājam bija 18 metru. The gantry was constructed to house 2 massive ships that were being built for the White Star Line. It supported the giant cranes that lifted materials and equipment into the ship's hull using steel and rope slings made on-site by the yard's rigging teams. Housed in the Arrow gantry was a Harland & Wolff ship with the yard number 401. It became known the world over as Titanic, the largest passenger liner in the world. Thank you. Put me to work on 401. That's what we called her. And you should be the largest passenger ship in the world. But we didn't call her Titanic then. I was there from the beginning. I watched the ship race through the keel blocks. There were 2 of us on the other side of the plate to hold her up. We had to hammer her in it so it filled the hole before it turned dull red. A double bottom. That's a wee space we call the tanks, made up of steel plates. The rest of the rivet squad all had to fit into that gap. One of the 4 men would check each of it with a special hammer. If it made a ringing sound, we'd have to go back and chase it out after work. I'd get scared working down in that double bottom. You only had candles for light. And the constant hammering against the shell plates. You could hear it all over Belfast. Some of those boys ended up stone deaf, so did I. We were paid 31 bob a week. The hair boy and catcher got 16 bob. But we all worked the same 54 hours.
Knock, you were proud to be an Island man that day. And Titanic was the pride of Belfast. Thank you for joining us. The tour will end in a few seconds. Please exit the car carefully and make sure you don't leave. 30 feet long and were laid in two ways. At the sides, the shell plates were alternately sunken and raised, known as inner and outer strakes. At the bottom of the hull, the plates were attached using the clinker method, where each plate overlaps the previous. Every plate had to be riveted in place, which was partially mechanized and partially done by hand by riveting squads. The riveters worked in teams of 5. On one side of the plate, the iron rivets were heated on a Titanicam bija 2 4-cilindru tvaika dzinēji un viena zemespiediena pārsona turbīna, tas darbināja 3 dzenskrūvus. Pavisam bija 20 boileri, kurus sildīja 159 ogļu krāsnes, un tas palīdzēja kuģim sasniegt 23 mezglu, tātad 43 km/h ātrumu. Tikai 3 no 4 19 metrus augstajiem skursteņiem darbojās, jo 4. skurstenis kalpoja ventilācijai un tika pievienots tikai, lai kuģis izskatītos iespaidīgāks. Kuģis varēja uzņemt pavisam 3547 pasažierus plus apkalpi. Tam laikam kuģis bija nepārspēts greznībā. Uz kuģa bija peldbaseins, sporta zāle, turku pirts, bibliotēka un pats skvoša laukums. Un šeit tie piestāri, kur paņēma Londonu. Šeit. Tādām. Šeit. Ļoti interesants stāsts par violi. Šī ir 33 gadus vecā Wallace Hartley viola. Viņš ar savu kapelu spēlēja, līdz kuģis nogrima, lai uzmundrinātu pasažierus, kuri cenšas glābties, un šī ir viņa mīļākā dziesma. –1912. gada 15. aprīlī lielākais pasaulē komforta un iespēju lainers nogrima. Atstājot dzelmē 1517 cilvēku, izdzīvot izdevās tikai 706 laimīgajiem. Par šo biju vispār šokēts, man vecais tēvs bija Augusts Meiers, mana klases biedrene Leila. Interesanta sakritība, ka satiekas Meiers un Leila.